9. par maksas noteikšanu pašvaldības izglītības par pieaugušo neformālās izglītības programmu Jā, viens no pašvaldības uzdevumiem ir nodrošināt licenšu izsniegšanu interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai. Šim te nolūkam mums ir izstrādāti noteikumi jau 10. gadā, kur 8. punkts saka, ka par maksu par pašvaldības licenšu īstenošanu, izsniegšanu, pagarināšanu, dublikātu izsniegšanu, maksu pašvaldības dome. Un tā kā ar atsevišķu lēmumu. Un tā kā ir radusies nepieciešamība jau kopš šī gada sākuma esam pārgājuši uz eiro, nevis vairs uz latiem, kā bija iepriekšējais lēmums. Tad sakārtam šīs lietas un nosakām cenas eiro. Iepriekšējos latos ir jaunas licences izsniegšana maksāja 20 lati, šobrīd piedāvāja 28 eiro. Un par atkārtotas licences pagarināšanu tad bija 5 lati un tagad 7 eiro. Jautājumi? Cik mums daudz ir tādas pieaugušo neformālas? Pieaugušo ir praktiski nav, visas ir vairāk ar bērni. Tātad šis netiek izmantots? Interešu izglītība tā ir, kas ir papildus, tiek īstenota ne izglītības. Bērndārzā mums ir dejošana, ir arī... Bet tas ir bērniem, bet šis ir pa pieaugušo? Nē, interešu izglītība bet interešu izglītība var īstenot arī jebkura juridiska vai fiziska persona, kas ir attiecīgi dokumentu sakārtoja, bet viņai ir jāzina licences pašvaldībā. Nevar tā izskatīt no sava galvas, tad tagad strādāšu ar bērniem. Paldies, kas par šī lēma tādu apstiprināšanu bija šīs sēdē. Paldies, pret.